Mani sauc Inga Šnuka, jeb Hilariona, un es vēlos tev uzdot jautājumu, vai tev ir bijis tā, ka tev ir tik daudz informācijas par kādu tēmu vai kāda vērtīga pieredze, un tev liekas, es gribētu par to uzrakstīt grāmatu. Man tā ir bijis, un tas ir saistībā ar taro kārtību, jo es esmu šajā jomā jau vairāk kā 16 gadus. Es gan konsultēju, gan arī mācu jaunos topošos tarologus. Un gadu gaitā izstrādājot mācību materiālus, es no saviem kursantiem ik pa laikam saņēmu jautājumu, tev ir tik daudz, tik bagātīgi mācību materiālu, vai tu varētu uzrakstīt kompaktāk vienā grāmatā, lai es varu paņemt līdzi. Un tā kā man arī pašai likās, ka nu jau ir laiks man zināšanas apkopot vienā tādā kopējā darbā, es sapratu, ka jā, šis ir brīdis grāmatai, un tas bija pirmais impulss, lai es saprastu, ka jāsāk rakstīt grāmatu. Vai tas palīdzēja maniem kursantiem? Gan jā, gan nē. Viņi ieguva informāciju apkopotā veidā, bet viņi joprojām stāja pa līdzi arī smagos mācību materiālus. Tā kā tagad viņiem ir vienkārši smagākas somas. Par grāmatu Izprast taro. Kāpēc tāds nosaukums Izprast taro? Šī grāmata nav īsti par to, ka mēs iekaļam nozīmes no galvas. Šī grāmata ir par to, ka mēs protam vai mācamies strādāt ar taro kārtīm. Tāpēc uzsvars ir uz prast taro, bet, lai mēs varētu prast, mums vispirms ir jāizzina. Un tāpēc šajā grāmatā ir latviešu valodā ļoti tādā strukturētā veidā, bet reizē arī ļoti plaša informācija, gan kopumā par to, kas ir taro, kārtām strādāt, gan arī ļoti detalizēt par katru kārtas nozīmi. Manuprāt, šī grāmata var būt vērtīgs pavadonis gan tiem, kas tikai mācās taro, gan arī tiem, kas jau ar to strādā profesionāli. Un šī grāmata var būt arī tāds labs sākuma punkts, ja cilvēkam liekas, es nezinu, vai es gribu iedziļināties, vai es gribu tiešām nopietni apgūt šo jomu, tad var sākt ar grāmatu, palasīt un sajust, vai tas ir mans, kur iet dziļāk, vai tas savukārt ir tas, ko es tikai pašķirstu un nolieku plauktā. Grāmata ir veidota ļoti strukturēti, ļoti sakārtoti, lai, manuprāt, ik viens var atrast to schēmu, kā ar ko sākt un kā attīstīt tās savas zināšanas soli pa solim. Šī ir mācību grāmata. Izprast taro ir vairāk tāda teorijas bāze. Bet, kā mēs zinām, bez teorijas ir vēl prakse, un iespējams, ka tā ir pat lielākā daļa, lai mēs arī paši varētu kārtas likt gan sev, gan arī citiem. Tāpēc ir izveidotas arī 2 praktiskās grāmatas. Viena no tām ir taro atslēga, un otru es veidoju kopā ar savu kolēģi un saucās Pieturpunkti. Par ko ir šīs grāmatas? Šajās grāmatās uzsvars ir tieši uz praktisko daļu, uz dažādiem izklājumu veidiem, kādus jautājumus uzdot, lai kādu jomu izpētītu. Piemēram, ja man ir vēlme uzsākt jaunu biznesu, un es domāju, kā es šo varētu pajautāt kārtīm, tad te jau ir priekšā gatavi izklājumi, kā šo tēmu izanalizēt. Un šādā veidā kopumā ir 26 izklājumi dažādām tiešām ikdienas praktiskajām dzīves situācijām. Un pēc līdzīga principi ir arī pieturpunkti, tikai šajā grāmatā ir vēl papildinājums, jo te ir stāsts ne tikai par taro kārtīm, bet arī par Lenormand kārtīm, par simbolonu kārtīm. Tā kā principā abas šīs te praktiskās grāmatas var būt noderīgas strādājot ar jebkuru kāršu sistēmu, kas nu kuram ir tuvāka. Un arī šīs abas praktiskās grāmatas var būt noderīgas gan sākot mācīties ar taro, gan arī jau tādiem profesionāļiem, kas vēlās ieraudzīt vēl dažādus praktiskos veidus, kā mēs varam apskatīt dažādas situācijas. Plus vēl, par cik tas ir vieglais formāts, ko visur var paņemt līdzi, te ir arī pavisam īsa teorija par dienas kāršu nozīmēm, kā arī katra kārta sniedz padomu un brīdinājumu dažādās situācijās. Tā kā tāds mazais špikrīts, ko vienmēr ņemt līdzi. Un kopumā, manuprāt, šis ir lielisks tandēms, lai varētu apgūt gan teoriju, gan arī likt to lietā praktiski.